Laipni lūgti Japānas galvaspilsētā Tokijā. Mēs ar Lammu esam uzsākuši mūsu otro dienu, un šīs dienas plāns mums ir vairāk tikai veltīts uz ēdienu. Tas, ko mēs šeit noteikti gribam nobaudīt, ir rāmeni. Tā ir omakase, kas ir tradicionālā sushi pasniegšanas metode un tradīcijām balstīta tā sushi vēsture. Un arī lieloks, kas šeit Japānā ir ļoti īpašs, jo tas ir Wagyu beef. Jā, šis ir tās trīs galvenās lietas, ko mēs gribam šeit izbaudīt un nogaršot. Bet pie tā visa mēs vēl noteikti gribam redzēt Shibuya Crossing no augšas un redzēt arī, kā tirdzniecības veikals šeit. Un, principā, vēl pašu pilsētu izbaudīt. Esam uzgājuši foršu vietiņu, kur mēs varam paēst rāmeni, kas ir Japāņu zupiņa, un tās būs arī mūsu brokastis šodien. Tas, ka mēs zinām, ka tur dod rāmenu, ir šie plasmasas paraugi, ko mēs redzam skatlogā. Un, jā, mēs noskaidrojam arī, ka šis restorāns ir ķēžu restorāns. Viņš nav tikai viens, viņš ir vairākās vietās pilsētā. Un cenas arī ir ļoti draudzīgas. Tā kā šī varētu būt tāda vieta, kur iet arī vietējie, kas varētu būt tāds viņu ikdienas ēdiens. Pasūtīšana, protams, viss automatizēti. Tā, soba. Tas soba ir nūdeļu veids. Esam izvēlējušies miso rāmenu un sojas mērces rāmenu. Mēs saņēmām savu ēdienu, mums izsniedza automāts biļetītes, un tad, kad ēdiens bija gatavs, mēs atgājām pakaļ. Un re, kur ir mūsu rāmens, mēs paņēmām arī vēl vienu porciju ar cūgaļas, tā kā kotleti un olu. Un īstenībā porcijas ir ļoti aromātiskas, garšīgas izskatās. Tas labākais tas, ka viņas ir lielas. Un samaksājām par šo visu apmēram 10 eiro, 10–11 eiro. Es nesaprotu, kas ir šis, bet viņš izstās ļoti smieklīgi. Tas ir tā kā hipnotiskais elements no zupas. Spirāli. Nu tad noprovējam šo te slaveno zupiņu. Buljons ļoti labs. Man arī bija savu buljons, jo pagājušajā sojas. Nē, man patīk. Jā, ļoti labs. Es nezinu, kurš ir labāks. Tagad apēdot šīs zupiņas šeit, jāsaka tā, ka varbūt šis nav ēdiens tieši priekš manis, varbūt manām garšu kārpiņām. Jo īsti, buljons bija garšīgs, bet tāpat tās visas sajaukums kopā kaut kā man nesaistīja. Vai tās nūdeles, vai tas, ka tā ola, vai es nezinu. Bet kaut kas tā nebija. Varbūt vienkārši tas, ka šajā vietā tā ir. Ja es kādā citā vietā būtu garšīgāk, es nezinu. Jā. Man patīk tas savienojums salds ar sāļu, visu garšu, tāpēc man patika. Es piekrītu, ka varbūt šī nebija pati labākā vieta, kur mēs varējām aiziet. Šī ir tāda standarta, tā teikt, pa lēto. Bet bija forši. Es nevaru teikt, ka man negaršoja. Jā, skatīsimies, varbūt aiziesim vēl kādā citā vietā. Bet, principā tā. Par cik Japāna un Tokija ir slavena ar saviem vending mašīnu, jeb tā kā automātiem, kas izdod kaut kādus produktus, tad arī mēs kaut ko pamēģināsim nopirkt. Un Lauma uzprasījās uz kafiju. Nezinu, kā tas jādara. Mēģinās likt te naudu pa priekšu. Saliksim naudiņu. Viņš jau mēt man atpakaļ naudiņu. Ko viņš neņem pretī? No. Jau būtu baigi āda. Man tiešām silta. Jau, šis bija interesanti. To, ka tik praktiski un tik vienkārši gan negaidīja. Pasties kā pilnīgi. Galvenais, ka silts. No, ne, bet tiešām galvenais, ka silts. Normāla kafija, normāli. Bet jā, visā pilsētā, visur šitie automāti, visās malās. Tika pie kafijas Tokijā no vending mašīnas. Paldies! Tagad ar Laumu aiziesim uz šo te lielveikalu, ko sauc par Magnetu, kuram uz jumta atrodas rooftop bārs, no kura pavērs skats uz visu šo Šibujas pārēju. Te ir interesants drēbes, tās tā arī kā samurāja tipa. Bet jā, tās stils viņiem ir ļoti īpatnēšs.
tiešām tie veikali ir tik interesanti, viņiem tas stils. Tas tā kā, es nezinu, alternatīvais, tā kā samurai stils, kaut kas tāds. Viņiem tā moda ir ļoti unikāla. Viņi tā kā iedvesmojās no senās tās kultūras un apvieno ar tādu tā kā turbo moderno futuristisko stilu. Te jau ir tā kā vairāk uz steampunk stila pusi, tā kā iedvesmots no viduslaikiem, no renesanses sajaukumā ar kaut ko ļoti modernu. Tas ir dārgi. Tas ir tā kā šūts, tā kā unikālā moda. Un piestāv? Es domāju, ka jā. Uz Mansona koncerta arī. Tas oficieris, ne, bet inspektors. Ārīgu dragons ir obligāti puķim jābūt. Jā. Tas tas somiņš ir tālāk. Reka ir somiņa, kas ir lapsa ar spārniem. Un te vēl ir tā kā maciņš pie tiem spārniem. Lūk šādu aksesuāru, man liekas, es ne tikai neesmu redzējis, bet es pat iztēloties nevarētu. Funny hoodie. Māmai piedāvā zaķīšu tēru. Bunny. Bunny bag. Bunny bag. Bunny hoodie in the bunny bag. Somiņa ar zaķausīm. And the fox. Oho! Ļoti jauta pārdevēja. Tiešām grib kaut ko pārdot. Jā, viņai patīk tiešām tas, ko viņa dara. Devil? Ā. Reku ir ļaunais teddybear. Punk teddybear. Punk teddybear. Masani Thank you, it's very nice. We love it. Ļoti jau pārdevēja, ļoti interesants veikals. Thank you. Es nezinu, sasmēģināju no pilnīgi. Bet, nu jā, stils, kas stils viņiem. Viņi tiešām, ja viņi ir tajā iekšā, tad viņi ir pilnībā izskatās. Kad viņi iebilst cilvēki, tā nevarētu teikt, ka tā nav. Jā, principā katrā stāvā ir visādi nodaļas. Tur ir mūzika saistīta, tur ir multinājums saistīta, tur ir varoņiem, tur vienkārši kaut kāds ģērbšanās stils. Visi grib ceļot, arī tu gribi ceļot. Ar ko sākt, kur atrast informāciju? Travelmania.lv tev palīdzēs. Atrod savu ceļvedi, izplāno galamērķi un dodies piedzīvojumos. Dalies ar saviem ceļojumiem un iedvesmo citus ceļotājus. Travelmania.lv piedzīvojums ir tā vērts. Esam atnākuši tagad uz to rooftop bāru un neviena cilvēka nav, tā ka neviena. Esam vienīgie, bet lai šeit ienāk, ir obligāti jāpaņem katram vienam dzērienam. Izrādās, ka mēs ar Lamu atnācām uz vienu citu bāriņu, nevis uz to rooftop bāru. Bet nevar teikt, ka te ir sliktāk, jo te skata tieši to pašu. Mēs esam iekštelpādī un varam sēdēt pie paša stikla un šeit nav neviena cilvēka. Un pastāst ārā, cik smuki izskatās. Ir ļoti forši baudīt šeit to skatu, ka tu redzi, ka apakšā ir tik liels cilvēku pūlis. Tu taisi viens pats un skaties uz to visu no augšas mieriņā, dzerot kokteilīti. Šeit ir obligāti jāiztērē 1500 jēnas, ja aptuveni kaut kā 10 eiro katram. Nu, tas aptuveni, cik maksā šāds dzēriens. Mēs ar Lamu tikušies, pafilmējāmies, pafučējāmies, bet ziniet, kas ir pats interesantākais tas, ka šie cilvēki šeit mazāk nekļūst. Principā katru reizi, kad cilvēki iet gājā pārējie, viņi ir tikpat daudz. Nav tā, ka kādu reizi ir mazāk vai kādu reizi ir vairāk. Diezgan vienlīdzīgi, un viņi ir non-stopā visu laiku. Uzbraucām arī te augšā uz rooftopu, lai pastītos, kāda ir. Domājām, varbūt aiziesim, bet tagad secinājām, ka laikam neiesim, jo te visur priekšā ir barjera. Un īstenībā tajā vietā, kur mēs bijām tikko, kas ir priekšpēdējais stāvs, tur mēs daudz vairāk izbaudījām to čilošanu, ka mēs bijām vieni paši virs šīs tā kā jau pārējais. Tagad ar Lamu iesim meklēt Pokemon veikalu. Šajā veikalā viss 6. stāvs ir veltīts spēlēm. Es jau redzēju Nintendo, Mario un mēs
gribam atrast tieši Pokemonus, jo man ļoti patīk Pokemoni. Tiešām cilvēki kā traki uz visām šīm mantām no Pokemoniem, visiem tiem multiņu varoņiem, no Nintendo spēlēm, viss, kas viņiem ir tās bandas sataisīts, viņi visi grāb, ķert, pērk. Tas tiešām ir tik liela lieta šeit. Te ir ne tikai Pokemonu veikals, bet vesels Pokemonu centrs. Un re, kur arī ir pats spēcīgākais Pokemons Mew, kurš izskatās, ka viņš vienkārši ir tajā ūdenī. Tas īstenībā ir tieši tas, kas Pokemonu multinē arī bija, ka viņi slepenā laboratorijā izveidoja. Re, kur te arī mīkstās mantiņas ar Pokemoniem, kā piemēram Bulbasaurs, Charmanders, Squirtles, kas arī ir tie pirmie Pokemoni, ar ko mūsu multinē iepazīstināja. Tie tā kā tie pamati, tas ir zāles, uguns un ūdens Pokemons. Un īstenībā tie ir arī mani mīļākie, jo tad, kad es sāku skatīties, tad par viņiem arī visvairāk gāja runa. Teiksim, šeit tālāk tie Pokemoni, kas ir, viņi jau ir no nākamajām paudzēm, un tos es zinu daudz mazāk, bet viņi tāpat ir ļoti mīlīgi. Re, kur arī pats galvenais Pokemons Pikachu. Re, kur arī var redzēt nākamo evolūcijas pakāpi, teiksim, Charmanderam, Charizards. Ja godīgi, šis man viens no mīļākajiem Pokemoniem, tāpēc, ka viņš ir pūķis, viņš diezgan episks ir. Re, kur man vēl viens no mīļākajiem Pokemoniem, tas ir Jigglypuffs. Viņš dzied, un tad visi aizmieg, kad viņš dzied. Tas viņam slepenais ierocis. Re, kur ir Ninetales, un viņam ir 9 astes, tāpēc viņu sauc Ninetales. Ļoti skaists cēls Pokemons. Re, kur arī smieklīgie Pokemoni, piemēram, Kofiks. Viņš vienkārši visu laiku klepo dūmus. Šis arī smieklīgs, es neatceros, kā viņu sauc, bet viņš tāds slinks izskatās. Un te ir Psyducks, kas visu laiku ir tāds apjucis un nezin, ko darīt. Viņš ir tā kā, viņam Pokemon klase īstenībā saucās tā kā stulbais Pokemons. Piedod. Reku, teiksim, šie Pokemoni ir no jaunākajām paaudzēm, un es nezinu nevienam no viņiem ne nosaukums, neko viņi dara, nekas viņi ir. Bet tāpat izskatās ļoti jauki vai arī, interesanti un dīvaini. Re, kur ir smukais mīlīgais Pikachu, un re, kur ir neglītais Pikachu, un pa viņu bija tas stāsts, ka viņš tā kā slēpjās, viņš kautrējās, jo viņš nav smuks, un tāpēc cilvēkiem tā kā aizkustināja tas stāsts, ka viņš īstenībā ir smuks, viņš vienkārši savādāks. Man ir nenormāls prieks redzēt Japānā to, cik šī ir liela lieta un tiešām cilvēki nāk un viņi izklādējās, viņiem ir svarīgas šīs te visas mantiņas, viņiem patīk tā kā fanot par šīm spēlēm, šīm lietām un Pokemoniem. Un Pokemoni ir ļoti, ļoti jautra lieta, man nenormāli patīk. Šāds te aptuveni izskatās tas Pokemon veikals. Un ziniet, kāpēc Lava zina par visiem šiem Pokemoniem tik daudz nie, tāpēc, ka viņi skatīsies multeni, bet tāpēc, ka viņi spēlē Pokemon Go. Bet es skaties arī multeni. Teiksim, šajam veikalam arī var uziet uz jumta bez maksas un redzēt pilsētu no augšas. Tāpatās augšā mēs ar Lamu ienācām kafejnīcā un mēs nevarējām vienkārši šādus te dzērienus nepasūt. Viņi bija uzlikuši uz reklāmu postera un tu nevar garām paiet viss tās ļoti, ļoti smugi dzērieni. Man ir tā kā siltais šokolādes dzēriens ar aviņu, tā kā, jā, piedāvā. Un man ir mačas frappe un izskatās tā kā riktīgs princešu dzēriens, ar ka pērlītes ir nenormāli smuki izstāsts dzīvē, labāk nekā tajā reklāmas posterī. Nogaršosim arī. Ļoti iešīgi. Man tā patīk aviņu. Man ir salmiņš, kas ir arī tā kā ēdama atrubiņa. Bet jā, principā šeit ir uznāk augšā un nekas nav jāmaksā. To ir ļoti skaisti skatu uz visu pilsētu. Protams, ka te nav tā kā 360 observatorija, tā kā, teiksim, Skytree, vai arī nav tieši skats uz to Shibuya Crossing, bet vienkārši šeit atnāk pa brīvu uz parku un izbaudīt pilsētas skatu var ik viens, un te nav daudz turistu, te ļoti, ļoti maz cilvēku. Tagad mums ir pienācis laiks nogaršot Wagyu lielopu, kas ir īpašs ar to, ka viņš ir nenormāli garšīgs, vismaz tā runā, jo viņam ir šī te umami garša un viņam raksturīgs ir tas dzīslojums, ka tauki iet cauri gaļas šķiedrām, veidojot ļoti labu garšu. Pamēģināsim, nogaršosim un pastāstīsim jums arī. Šo vietu sauc Niimura un piedāvājums, uz ko mēs iesim, ir sukiyaki. Dodamies iekšā. Tikām iekšā bez rezervācijas. Oho.
Nu, ko mēs esam pasūtījuši savu wagyu steiku. Mēs pasūtījām steiku un sukiyaki setu, kas būs gatavošana uz šīs te pandas, kas te ir mums novietota. Un tas viss ir ļoti, ļoti interesanti, jo kaut ko tādu mēs ēdīsim pirmo reizi. Sākumā man likās, ka mēs paši cepsim, bet izrādās, ka mums šeit arī viss uzceps. Vai, kur teiksim, viņai pannu iesmērē tauciņu speciāli, nevis eņulei. Šis arī ir tas augstās kvalitātes lielops no tā setu, ko mēs pasūtījām. Savu dārzniešanu uzliek. Tas tāds ļoti interesants. Tagad pa virsmu gaļiņai tika uzliets buljoniņš ar tādu sojas mērces aromātu. Un tagad viņi pievienos klāt vēl oliņu. Ļoti interesanti. Bet jā, var redzēt, ka gaļa ir ļoti, viņa tā kā marmors, ir raiba, balts ar sarkanu. Tas nozīmē, ka tai garšai ir jāizplatās ļoti, ļoti vienmērīgi, un tas ir tas, kas šo lielopu padara īpašu. Tagad tas viss tiek apmaisīts un lielops tiek gatavots. Īsnībā mēs nezinājām, ka viņš tiks tā kā vārīts tajā mērcītē. Mēs domājam, ka mums būs cepšana. Tagad gaļiņa tika ielikta olā kopā ar puraviem. Tagad pielēja vēl buljonu, pielēja ūdeni. Un tagad liks pārējās sastāvdaļas, kur nūdelītes. Tās ir sēņu nūdeles. Tad ir mazās enoki sēnītes un visādi dārzenīši. Izskatās arī tofu tur ir. Mēs tikko lielopu pagatavojam. Tas ir šeit ar olu kopā, kā arī mums tikko atnesa steiku. Nu, es pirmo reizi ēdu šādu lielopu. Ļoti maiga gaļiņa. Ļoti garšīgs. Bet man jāsaka tā, ka man acis tomēr velk uz blakus esošo steika gabalu. Šis steiks maksāja 54 eiro. Bet īstenībā, ja liekas, ka tas ir dārgi, tad ārpus Japānas tas maksā vismaz 2 reizes dārgāk. Tā kā ir jāizmanto izdevība un šādu produktu te jānogaršo. Gaļiņa izcepta perfekti rozā, vidējā jēlumā. Šis noteikti ir labākais steiks, ko es jebkad esmu ēdus. Viņš vienkārši kūst mutē. Un šī pat nav tā kā ne fileja, ne antrekots. Tas ir vienkārši stirloņa steiks. Rekurus var parādīt. Manuprāt, šis ir ļoti negodīgi, tāpēc, ka man ir jāfilmē, bet Lama atļaujās tieši šo dārgo gardu steiku. Tāpēc es arī pāriešu uz to. Un prašos. Un es vēlos, lai viņi man arī iedod vienu gabaliņu vismaz. Tas gatavs labākajam gaļas gabalam. Vai tā būs? Nē, šoreiz es teikšu tiešām kaira. Šī ir labākā gaļa, ko es jebkad esmu ēdis. Labākais steiks. Tik mīksts, tik garšīgs, tik sulīgs. Nē, tiešām es saprotu, par ko mēs maksājam. Bet tiešām tik garšīgi gaļa. Noteikti var pateikt to, ka neliedziet sev šādu te prieku. Ja esat Japānā, tas ir dārgi, bet ticat man, tas ir tā vērts tiešām. Ļoti, ļoti garšīgi. Nu, ko mēs Lama tikko tik labi paēdām, līdz ar to novēlam arī jums, ja esat Japānā, nelaižat garām šādu iespēju, šādu prieku sev un noteikti nogaršojat šo burvīgo lielopu. Pie visu šī, ko mēs šodien esam sadarījuši, mēs ar Lamu vēl esam pamanījušies mainīt viesnīcu. Un jā, tagad mums nebūs vairs hostels, bet nu jā, reāli viesnīca arī. Man izskatās tādā ļoti interesantā rajonā, kas ir tāpat Šibujas centrā, bet tās Tusiņu iela ritīgi aizstās. Un re, kur esam atnākuši uz viesnīcu, ko sauc par Hotel Blanche. Kā tas izskatās smuki. Numuriņā esam tikuši ļoti stilīgs un smuks numuriņš tiešām un ļoti moderns, bet tajā pašā laikā atkal ir maziņš, bet nav tik maziņš kā mūsu iepriekšējais. Šajā numuriņā mums ir tik daudz interesantas lietas, kad obligāti jums ir jāparāda, kā pieņemsim, mums ir šeit šādas te stilīgas čibiņas.
Ļoti svarīga lieta sievietēm ir taisnotājs matu, kā arī, protams, fēns. Tad mums ir šeit visādas lietas kā milzu ķemme, ko noteikti lauma ņems līdz pēc tam. Tad ir visādi kondicionieri, matu, maskas un tā tālāk. Interesanta zobu pasta vai zobu skalojamais. Ejam tālāk uz master bedroom. Šeit mēs varam mainīt visādas lietas istabā. Teiksim, sarkanu. Nē, reik, tā domāju, zaļu. Labi, liksim sarkanu. Tad reiku šeit ir 4 dažādas pultis kondicionieram un tādām lietām. Tad mums šeit ir nemaldos komplementārie sneki. Ir šķiltavas. Pirmo reizi redz kaut ko tādu viesnīcā, kāds ir šķiltavas iedevis. Tāda mums ir šeit Panasonic CD players. Jā, bet diski, diemžēl, mums nav līdzi. Tad mums šeit ir mikroviņu krāsns un leduskapis, ir minibārs, kurš ir tukšs, bet to tas leduskapis ir. Tāda vēl te ir tā kā foodbox rakstīts. Visādas lietas ir ēšanai, kruzītes, jā. Tējas, kafija, protams. Tāda rekādā kastītē mums ir dviezi salikti. Stilīgi. Te ir it kā atverama siena, bet tur vienkārši loks. Tā mums ir šāda te moderna stilīga tēkana, Japāņu stilā. Parādīsim jums arī vannas istabu. Šeit ir ļoti stilīga maza vanna. Es nezinu, ielīstē, protams, ko var, bet tā ir ļoti maza. Tāda šeit ir visādi atkal līdzekļi, bet viss tādi kvalitatīvi, solīdi. Kā arī te ir visādas lietas, kā skrāpējamies, ir skrubīts. Tad ir ceparīti laikam, vēl kaut kādi līdzekļi. Pirmo reizi redzu tik daudz mazas sliediņas, kas ir iekļautas numuriņā. Protams, ļoti tīrs numuriņš un smuka duša un viss kā vajag. Un mums ir palikusi pēdējā telpa, kas, protams, ir tualete. Un visi zina, ka Japānā ir ļoti slavens tualetes, tādas kā mums Eiropā nav, jo viņiem ir ļoti īpaši podi ar ļoti daudz funkcijām, kā pieņemsim, ka var nomazgāt dupsīti un poda riņķītis ir apsildāms, viņš ir mīksts un tā tālāk. Īstenībā, jā, tā ir štele, kas mums Eiropā pietrūkst. Bet šeit tāda ir, un tiešām mēs Laumu jau esam izmēģinājuši arī dupsīšu mazgāšanu, un tas tiešām strādā un ir ļoti labi un tīri. Un plus pastās mums vēl ir šādas te lietas, kas ir laikam domātas sievietēm, jā? Es jau kā vīrietis šito lietu tik labi nepārzinu. Bet jā, tiešām ļoti skaists, foršs, praktisks, komfortabls numuriņš, un mums tas ļoti, ļoti patīk. Iesim tagad ēst vakariņas uz omakasi. Un kas ir omakase? Omakase ir principā tāds veids, kā pasniegt vakariņas tieši Japāņu stilā. Tas ir tad, kad pavārs pats izdomā, ko jums dos ēst. Un šeit mēs ēdīsim tieši sushi omakase. Mēs iesim uz šo restorānu, tas ir Sushiki, kā redzams. Te ir trešais stāvs, es nezinu, vai tas ir Sushiki. Pamēģina. Laikam esam īstajā vietā. Ļoti intīma gaisotne. Ļoti forši, ka visi ir, kur ienāk, vienmēr iedod lielvietu. Mums tikko iedeva arī dzērienkārti, jo mums ir viss iekļauts. Jā, tagad mums dos pirmo reizi sakē. Ko mums atnes to sakē, ielēju šādā te kārtā. Un tad mums iedod katram savu šota glāzi, kurā varam ieliet iekšā. Ļoti patīk smaržo. Salds. Kur var būt tik labs? Jā. Tiešām salds. Tik mīksts tāds. Un nejūt alkoholu. Viņš nav tik spēcīgs. Sajūta tāda, ka viņš ir tik maigs. Tas sakē, ka sajūta tāda, ka tur nav pat alkohols. Vai arī viņš ir ļoti maz tā kā vīnā. Bet, kad iedzer, tad tu jūti, ka tur nav tik maz alkohols kā vīnā. Šim čalam. Tātad tikko saņēmām pirmo ēdienu. Liemeņu zupiņa ar jūras veltni. Ļoti žēlējīga konsistence. Sēnītes, jūras veltnes. Bet tā nav lola, ne? Liemeņu buļļons. Liemeņu buļļons. Bet tik stipra garša. Kur iekšā arī jūras eža gabaliņš. Tas oranžais. 그건 나도 모르지. 느끼한 말을 하냐?
Tā tagad mums atnes citu sakē, šādas, kas ir 13 grādi, kam ir. Sākumā domāju, ka viņi visi ir daudz stiprāki, bet garšojot sapratām, ka reāli ir ļoti viegli tie dzērieni. Tas arī mūs izbrīnīja, bet īstenībā jā, viņam ir tikai 13 grādi. Bet es pieļauju, ka ir stiprāki. Tagad mums iedeva citas šodienas. Šim dzērienam. Testējam šo. Garš savādāk, bet arī tikpat maigs. Jā. This is octopus, and this is chijime. In Japanese, chijime hummus, English, boiled spinach, and this is bonito with soy sauce, and red syrup, and egg crabs. Okay. Tas, ko es vienīgais sapratu pa īstam, ir tas, ka šeit ir 8 kājas. Tas ir pa vidu. Tad ir žābis, tūcis, sēnītis, dunču pārstāvi, baklažāns. Pirmais, ko es ļoti gribu nogaršot, ir tas 8 kājas. Riktīgi barbekju garš. Šis 8 kājas dažām patīk. Nākamā ēdīsim baklažānu. Es nezinu, kas viņam ir virsū, bet es visu kopā viņu pamēģināšu apēst. Ļoti interesanti garša. Kaut kas marinēts, kaut kas vārīts, tā kā tekstūras dažādas. Es nākamo mēģināšu krabi. Tiešām tas tāds baudas pēcēnāk. Vienkārši izbaudīt dažādu garšu. Garšīgi. Mums ir speciāli bilīši, kur pirks sagatavot. Notīrīt, lai tīri. This is tuna. Soy sauce marinated tuna. Un šis ir uzreiz arī jēja. Tuncis. Un pat svarīgākais ir tas, ka tev uzreiz, kā viņš noliek, ir jāpēr, lai garša nepazustu. Šis ir kalmārs ar kalmārtīm. Šis ir bija cietāk. Bet ļoti garšīgi. Tikko bija ļoti smieklīgi, ka mums iedeva fugulu zivi. Sākumā mēs uzreiz atradām, pēc tam sapratām, ka tā ir tās zivis, kur ir tā indi iekšā, no kuras var nomirt. Bet, īstenībā viss ir ļoti labi, kurām nereāli garšīgi zivs. Tagad mēs lām saņemām īsto japāņu miskī, tas, ko mēs gribējām. Pagašosim, kāds ir. Nu jā, pasmažu uzreiz jūs, alkohola līmenis, te cits. Nu jā, tas ir viskijs. Viskijs ir viskijs. Bet ļoti garšīgs, tiešām. Koši jūt jau. Tagad dabūjam nākamo ēdienu, tas ir zeltanāstas tuncis ar redīsiem, bet pasies cik mīksti ziltiņi. Grillēts vai kumpināts, bet kas viņam ir izdarīts, bet nenormāli garšīgi. Es atnesu šeit zivi, arī kaut kādas tā arī īsti nesaprotu, kas tā ir par zivs, bet izskatās ļoti garšīgi. Tātad beidzot mēs arī sapratām, kas vispār ir sakē. Sākumā mums likās, ka tas vienkārši ir tikai stiprais dzēriens, tā kā viskijs un kaut kas tāds tam līdzīgs. Bet īstenībā sakē ir vienkārši alkohols, kas veidots no rīsiem. Tā, mums ir 10 dienas nogatavināts. Sarkanais asars. Jā. Kohada. Japāņu kohada. Izskatās pēc reņģītes. Šo tā kā marinēta, ne? Tā ir tā kā reņģītes, tikai silta. Mandarīnos. Jā, noslaukulis. This is scallop. Jūras ķermīte. Tātad tie suši nigīri, ko viņš mums dod ēst, izskatās, ka tie ir brūniem rīsiem gatavoti, bet īstenībā tie nav brūni rīsi. Tas ir tie rīsi, kas marinēti ar etiķi, kas ir brūnā krāsā, jo viņš ir 3 gadus noturēts. Be careful to hold. Tagad mums ir japāņu omlete.
Ļoti salda, bet garšīga. Next sushi, A5 wagyu. Nākamais suši būs ar vagju gariņu. Vagju lielo. Klausies, man tev ir piedāvājums. Noteikti es pamanīju, ka mēs ar Laumu dzīvojam Norvēģijā. Tāpēc esam izveidojuši kaut ko priekš tevis. 5 vai vairāk dienu ceļojumu, kur tu ar saviem draugiem vai ģimeni braucat pie mums. Šis ceļojums ir paredzēts nelielām grupām līdz 4 personām. Mēs jūs uzņemsim pie sevis, kā arī izguldīsim, pabarosim un izvadāsim pa pašām skaistākajām vietām. Dosimies episkos piedzīvojumos, kas paliks atmiņā uz visu mūžu. Redzēsim vismaz 3 abrīnojamas vietas, kā Praikastūlens klinti, kas slēdz 603 metrus virs Līsefjorda, pārvarēsim sevi un drosmīgi kāpsim uz Šērekbaldena akmens, kas ir starp 2 klintīm iesprūdis un atrodas 1000 metrus virs fjorda. Kā arī apmeklēsim vietu, kur akmeņi ir veidojuši iespaidīgu lavīnas nogrubumu. Tur varēs kārtīgi pakāplēt pa akmeņiem un izjust dabas spēku klātienē. Protams, redzēs arī daudz elpu aizraujošus ūdenskritumus un skatus, kas liks tev aizmirst par ikdienu. Un pēc galvenais tu piedzīvosi īstu, sirsnīgu piedzīvojumu pašā Norvēģijas sirdī. Viss, kas tev šobrīd ir jādara, ir jāsazinās ar mani un jārezervē jau savus datums. Sea urchin, salmon roll, and caviar. Svilināts vagju lielops, jūras ezis un kaviārs. Tā mums atnes vēl šeit 2 dažādas viskijas. Un garša atšķirās ļoti nedaudz, bet ir. Un tas, kas man vēl patīk, mums atnes šādas tev skodiņas, kā teiksim, zivja atsakas, tā arī viņi sauc, zivja atsakas. Kā tāds kraukšs. Un vēl tad dažāds. Un kopā, ka viss šo te sēdās un uzdzer viskiju pa visu. Tad es saprotu, kāpēc Japānā. Es nemaz esam daudz tajā dienā. Anago. Sushi is finished. Thank you so much. Thank you. Šis būs pēdējais ēdiens. Un tas ir zupas. Tas ir Laumas mīļākais. Norāda, kā tad ir. Lai viss tā mērķi beidzot. Nu, šis ir dieva ēdiens. Nu, zupas Japānā. Vienkārši izcils. Smieklīga situācija. Ka pašu pēdējo, ko mums tur nolika, mēs īsti nespratām. Vai tas ir ēstis, vai tas ir kroks, man gribēs. Pēc to, ko es sapratu, ka mēs atnes zaļo tajā. Man nācās pārjautāt, kas šis tāds ir īsti. Jo mums atnes tos brīvīšu, likās, ka šis ir tagad pamērcē, un mēs tam noslaukt vielīti, bet īstenībā tā ir zulpa. Tā kā mīdīt zulpa. Un viņi dzer no šādiem te traukiem. Cik garšīgi. Nu jā, ļoti mīdīt. Ļoti labi jūt. Ļoti garšīgi tiešām. Labi jau, ka rokas nemazgā. Bet šitā tiešām var sajaukt lietas ar to. Mēs it kā esam bijuši apakasē, bet tas bija diezgan pasen. Un atkal nonākot šeit, citā valstī, tas ir pilnīgi savādāk. Mēs, teiksim, jau Eiropā bijām. Bet tieši šeit, kur tiešām tā kultūra, no kurienes nāk, nu, tu visu nevari zināt, kas kam ir paredzēts. Jo tik pat labi šeit arī varēja tikai pirkstus nomazgāt. Un bez tam vēlēt noslaucīt. Jā, ka mēs nekļūdījāmies labāk pārjautāt tiešām. Nu, kas ir man sakāms par šo omakasas pieredzi, ir tas, ka tas noteikti ir šīs naudas vērts, jo mēs samaksājam, nu, var teikt, apmēram 100 eiro par personu ar visiem dzērieniem. Un, ja godīgi, Eiropā tas viss maksā daudz, daudz dārgāk. Tāda kvalitāte, kā ir šeit, nu, mēs viņu nedabūsim, tāpēc, ka tā attieksme, tā kvalitāte un serviss, kas viņiem šeit ir, tas ir tiešām jāizbauda. Bet jāsaka, ka šeit viss ir beidzies un bija nereāli garšīgi, ļoti forši. Protams, labi. Pavārs varbūt nerunāja tik labi saprotamā valodā, bet tas nekas. Tāpat tās mums bija otra meitene, kas sanāca vispār tulkoja.
Un galvenais ir pats ēdiens, vai ne? Ļoti forši. Mēs ar Lamu esam ļoti priecīgi. Viņam. Ja esat Japānā, noteikti iesakām atnākt uz kādu omakasas restorānu. Tā ir lieta, kas ir jāizdara, manuprāt, ja esat šeit. Tas ir viņu. Tas viņu tradicionālais stils, kā viņi šeit nāk ēst. Tas, ko tev pavārs tie brīdī ir sagatavojis, to viņš tev dod, un tu dabū visu svaigu tūlītēji gatavu. Kas var būt labāks par šo, kā Mārķis Šitniņš saka, vai ne? Un mēs ar Lamas beigām esam uzsūtījuši arī dažādas dzērienas, lūma dzērienu un juzu dzērienu. Juzu ir tā kā viņa speciālais augurs, ļoti citrusains un ārkārtīgi garšīgs. Es nezinu, man liekas, ka Eiropā nekur tā īpaši neesmu tādu redzējis. Tas ir tieši šeit un tiešām ļoti garšīgi. Tā arī ir. Un tas, ko es gribu pateikt, noteikti novēlu braukt uz Japānu un garšot šos garšīgos ēdienus, kas viņam ir šeit. Ko ir pagājuši aptuveni 12 stundas, un mēs esam izpildījuši visu to, ko mēs no rīta bijām plānojuši. Esam pat tieši tajā pašā vietā, kur mēs bijām iepriekš. Tā kā jā, super diena bija. Paši redzat, cik daudz interesantas lietas var šeit nogaršot un redzēt. Un ko lai sāk? Prieks, ka nostieties šo video. Saku jums lielu paldies, jeb arī arigato. Un tiekamies jau visam drīz citos piedzīvojumos. Nākamajā sērijā skaties, ko vēl redzējām un piedzīvojām Tokijas krāšņajās ielās un kā mums gāja meklējot iespaidīgo Fuji kalnu. Neesi vienaldzīgs un uzspied patīk, padalies un atstāj kādu komentāru, jo šis viss ļoti palīdz šī kanāla augšanai. Un, ja esi patiesi sekotājs, tad vari mūs atbalstīt vēl vairāk. Uzsaucot mums kafiju, izmantojiet linku aprakstā zem šī video.